Šis ir pāru izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas. Esiet sveicināti, mani sauc Mārtiņš, un jūs klausaties pāru izaicinājumu, kur turpmākās 12 nedēļas mēs kopā strādāsim pie savām laulībām, lai tajās varētu izdzīvot dzīvību un dzīvības pārpilnību. Katru pirmdienu mēs saņemsim uzdevumu, kuru izpildīt kopā ar savu laulāto. Un pirmās nedēļas uzdevums ir kopā pavadīts laiks. Pašā Bībeles sākumā, 1. Mūzes grāmatā, 2. nodaļas 24. pantā mēs lasām: Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu. Lai mēs vairāk iedziļinātos šajā uzdevumā, es gribētu, ka mēs paskatāmies šeit kādus atsevišķus vārdus. Pirmais vārds ir atstās. Oriģināla valodā šis vārds nozīmē apzināti mainīt prioritātes. Tas nozīmē, ka mūsu laulība kļūst par mūsu galveno attiecību vietu. Mēs esam izvēlējušies to mainīt no mūsu vecākiem uz mūsu laulību. Un tad seko otrs vārds – pieķersies. Savukārt šis vārds nozīmē cieši pielipt un turēties kopā kā līmei. Un šīs nav emocijas, šie ir ikdienas lēmumi būt kopā arī tad, kad nav viegli. Un tad seko trešais vārds – viena miesa. Un šis ir par vienotību, ne tikai fizisku, bet emocionālu, garīgu un praktisku. Un šī vienotība neveidojās automātiski. Šī vienotība veidojās caur kopā pavadītu laiku, kopīgiem piedzīvojumiem, sarunām un tuvību. Redziet, mums ir ļoti svarīgi saprast, ka laulība sabrūk nevis vienā lielā brīdī, bet daudzos mazos brīžos, kad mēs pārstājam pieķerties. Un tāpat arī mūsu laulības nestiprinās ar vienu lielu notikumu gadā, kur mēs pavadam kopā laiku, bet tā nostiprinās katru reizi ar mazām izvēlēm ikdienas dzīvē, kad mēs izvēlamies būt kopā. Kopā pavadīts laiks nav ekstra, bet tas ir pamats, uz kā laulība turās kopā. Diemžēl mūsos, arī manī, bieži vien ir iekšā šī doma, kad būs laiks, tad jau pavadīsim šo laiku kopā. Bet šī patiesība ir diezgan vienkārša. Ja mēs neieplānojam laiku mūsu laulībai, vienmēr kaut kas cits aizņems vietu mūsu kalendāros. Tāpēc tev tagad ir lieliska iespēja sazināties ar savu laulāto un noskaidrot, kad jums ir kopīgs laiks jūsu laikam divatā. Neatliec to, bet izdari tagad. Uzraksti ziņu, kad mēs ejam randiņā. Un šeit šīs nedēļas uzdevums. Veltiet sev laiku divatā. Izvēlieties skatīties nevis katrs savā telefonā, bet viens otram acīs. Un uzdodat viens otram šos 3 jautājumus. Un pirmais jautājums ir, kā tu šodien jūties? Otrais jautājums ir, kas tevi šonedēļ ir iepriecinājis? Un trešais, kur tev šobrīd ir vajadzīgs mans atbalsts? Un lūdzu, tad, kad tavs laulātais atbild uz šiem jautājumiem, nekritizē, nelabo, netaisnojies, vienkārši klausies. Es pat jūsu vietā paņemtu fizisku kladi vai burtnīcu, kur pierakstītu šīs atbildes, jo tas ir instruments, ar ko jums strādāt pie savas laulības. Protams, to arī var darīt telefonā, bet centies izmantot pēc iespējas mazāk gadžetus tajā laikā, kad tu esi kopā ar savu laulāto. Jo būsim godīgi, ar gadžetiem mums ir bieži vien daudz lielāka tuvība nekā ar saviem laulātajiem. Un šeit mēs varam lietot atkal to pašu vārdu atstāt, jo tā ir mūsu ikdienas izvēle – atstāt gadžetus un visu pārējo, kas traucē mums ikdienā veidot attiecības ar savu sievu vai vīru. Es ticu, kad jums izdosies pieņemt pareizās izvēles un lēmumus un investēt savā laulībā.
Un beigās vēlos atgādināt, ka jums vēl joprojām ir iespēja reģistrēties kopienā, kur mēs kopā ejam cauri šim pāru izaicinājumam. Reģistrācija ir www.ej.uz/pāru izaicinājums. Uz tikšanos nākamajā raidījumā! Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm. www.sozo.lv